Sveiki! Šodien mēs parunāsim par tādu programmu kā Twinmotion. Twinmotion ir 3D vizualizācijas un animācijas programma, ko izstrādāja un piedāvā uzņēmums Epic Games. Tā tiek izmantota, lai radītu realistiskas un pievilcīgas vizualizācijas arhitektūras un būvniecības projektu prezentēšanai. Twinmotion nodrošina iespēju veidot fotorealistiskus attēlus, animācijas un virtuālās pastaigas, lai palīdzētu profesionāļiem no dažādām nozarēm, piemēram, arhitektiem, dizaineriem un inženieriem, viegli un efektīvi demonstrēt savus projektus klientiem vai sadarbības partneriem. Programma piedāvā plašu 3D modeļu bibliotēku, kā arī vairākas funkcijas, par kurām mēs šodien parunāsim. Tās ļauj ātri un viegli veidot realistiskas ainavas, apgaismojumu, materiālus un citus vizualizācijas elementus. Twinmotion programma ir pazīstama arī par to, ka tā ir viegli lietojama un piedāvā ātru vizualizācijas radīšanu. Tādēļ tā ir ieguvusi popularitāti dažādās radošās nozarēs. Lai mēs varētu augšupielādēt Twinmotion, no sākuma mums ir jāpārbauda, vai mums atbilst Twinmotion sistēmas prasības. Tāpēc pāriesim uz Twinmotion mājaslapu un atvērsim sadaļu Learning and Support, tad Documentation un Getting Twinmotion. Šeit jūs varat izlasīt visu nepieciešamo informāciju par Twinmotion prasībām, gan priekš Windows, gan priekš Macos. Un ja viss ir kārtībā, tad pāriesim atpakaļ uz Twinmotion mājaslapu. Šeit, labajā augšējā stūrī, spiežam uz Download. Un mums piedāvā 3 variantus, kā mēs varam dabūt Twinmotion. Redzam, ka pirmie 2 ir bezmaksas un 3. maksas priekš komerciālajiem projektiem. Tā kā mēs esam studenti, 2. variants Education Edition mums vislabāk derēs. Spiežot Download, šeit mums atkal atgādina par sistēmas prasībām un lūdz mūs augšupielādēt Epic Games Launcher. Tā kā man tas jau ir, es to nedarīšu, bet ja jums tā nav, tas būs jāizdara un jāizveido Epic Games konts. Kad Epic Games konts ir izveidots, mēs pārējam lietotnē uz sadaļu Twinmotion un spiežam Install. Tad mēs atgriežamies uz Twinmotion mājaslapu un, lai mēs varētu importēt objektus no citām programmām uz Twinmotion, mums ir jāaugšupielādē plugini. Tāpēc pārējam uz sadaļu Plugins. Un redzam, ka šeit ir ļoti daudz dažādu pluginu priekš dažādām programmām. Vispopulārākie ir Archicad, 3ds Max, Revit, Rhino, SketchUp un tā tālāk. Tā kā man ir Archicads, es izvēlos to. Un šeit jūs varat augšupielādēt pluginu. Tagad sīkāk parunāsim par programmas interfeisu. Atverot Twinmotion, mums parādās sekojošais skats ar dažādiem lodziņiem. Izrunāsim katru lodziņu nosaukumu un funkciju. Pašā augšā atrodas augšējā izvēlne, kas iekļauj faila izvēlni, instalētu Twinmotion versiju, projekta nosaukumu un iespēju atvert Twinmotion pilna ekrāna režīmā. Zem augšējas izvēles atrodas galvene. Te mēs redzam saistni uz Home paneli, rīkjoslu un saistni uz lietotāja Epic kontu un Twinmotion makoni. Ekrāna vidu atrodas skatvieta, kur parādās 3D aina, ko lietotājs importē vai atver.
Pēc noklusējuma skatvieta iekļauj starta zemi, starta ainavu un starta bāzi. Skatvietas senos atrodas paneļi, kuros notiek galvenais darbs ar projektu. Par viņam atsevišķi un sīkāk parunāsim tālāk. Zem skatvietas atrodas doki, kuros notiek failu imports programmā Twinmotion un materiālu, multivides un fāžu grupu izveidošana, rediģēšana un pārvalde. Pēdējais interfeisa elements ir Cayenne, kas atrodas paša lejā un pārvalda paneļu un doku redzamību. Aplūkosim interfeisa elementus atsevišķi, sākot ar paneļiem. Kreisais panelis ir library vai bibliotēkas panelis. Tas dod piekļuvi pie lielas 3D failu kolekcijas, ko var pievienot pie ainas. Faili ir sadalīti sekojošās kategorijās: materiāli, augājs, objekti, gaisma, HDRI apkārtne, Megascans, Sketchfab, tēli, transports, rīki un lietotāja bibliotēka. Augi, objekti, gaisma, HDRI apkārtne, tēli un transports ir Twinmotion līdzekļi, un daudzi no tiem ir arī smart līdzekļi, kurus var pielāgot savam vajadzībām. Piemēram, koki, kuriem var mainīt to vecumu un augstumu, kustāmās durvis un animētie tēli, kuri var pozēt. Quixel Megascana līdzekļi ir fotorealistiskie 3 un 2D skanieti līdzekļi, kuri iekļauj 3D līdzekļus, 3D augus un virsmas un saīsnes. Sketchfab 3D līdzekļi ir radīti, ielādēti un publicēti Sketchfab platformā ar lielu 3D rādītāju kopienu. Rīki iekļauj sekojošu ainu rīkus: sekcijas, atspiedumu probes, piezīmes, merīšana, cikloramas, virtuāla ražošana un animatori. Lietotāja bibliotēka lietotāji var ielādēt un pārvaldīt līdzekļus, ko var importēt Twinmotion, kā arī pārvaldāmos materiālus un objektus. Ir iespēja arī grupēt līdzekļus lietotāju bibliotēkā, lai vienlaikus pievienotu vairākus līdzekļus savā projektā. Zem bibliotēkas paneļa atrodas stats vai statistikas panelis, kas ļauj uzraudzīt datoru veiktspēju un skaitīt statistiku par dažādiem aspektiem, kas saistīti ar ainu, kura strādājat. Statistikas apskatīšana var palīdzēt novērst problēmas un noteikt, kur tas varētu rasties. Piemēram, ja kadru nomaiņas ātrums ir pārāk zems un navigācija skatvietā ir lēna, tas var būt tāpēc, ka ainā ir pārāk daudz tekstūru vai objektu. Pāriesim pie paneļiem, kas atrodas pa labi no skatvietas. Ambience vai ainas panelis satur ainu grāfu, kas ir visu ainas objektu vizuāla hierarhija. To var izmantot visu objektu organizēšanai konteineros, to redzamības statusa mainīšanai un piekļuvēji pie visām komandām, ko var izmantot uz katra elementa. Tālāk XYZ vai XYZ panelis dod iespēju redzēt un precīzi transformēt ainu objektu pozīciju, rotāciju, mērogu un izmēru, kā arī kameras pozīciju un rotēšanu ekrānā. Nākamais panelis ir viewsets vai skatu panelis. Tas ļauj vienlaicīgi veidot vairākas vienas un tas pašas ainas versijas, izmantojot dažādus iestātījumus un rīkus. Var veidot video, kur parāda bufprojekta fāzes no sākuma līdz beigām. Tālāk ir properties vai īpašību panelis. Tajā var apskatīt un rediģēt izvēlēta objekta īpašības un kvalitātes. Nākamais panelis ir eksporta panelis. Tas dod iespēju
likt individuālus iestātījumus attēlu, video, panorāmu un prezentāciju eksportam. Un pēdējais panelis ir Populate vai aizpildīšanas panelis. Izmantojot to, jūs varat zīmēt vai izkliedēt augus, veidot animētas trajektorijas un importēt reālās pasaules kontekstu jūsu projekta apkārtnē. Katrs no šiem paneļiem ir organizēts kategorijas, kuras var palielināt vai samazināt. Galvenie iestādījumi atrodas kategorijas augšā vieglai piekļuvei. Tagad vērsimies pie dokiem. Lietotāja interfeisā ir 3 doki – importa, materiālu un mediju doki. Importa dokā var veidot Datasmith Direct Links un importēt 3D ģeometriju, ainavas un punktu mākoņu failus. Materiālu dokā var izveidot jaunus materiālus un pārskatīt visus materiālus ainā. Mediju dokā var veidot un pārskatīt attēlus, video, panorāmu komplektus, prezentācijas un fāžu grupas. Un, kā jau minēju, lodziņš paša ekrana lejā ir kajiene, kurā pēc vajadzības var atvert vai aizvert katru no logiem, par kuriem es tikko stāstīju, lai pielāgotu ekrānu vērtam darbam ar projektu. Lai mēs varētu importēt failu Twinmotion, vispirms mums Arhicadā vai Revitā vai citā programmā ir jāsaglabā mūsu fails kā Datasmith file. Tad, ieejot Twinmotion, atveram sadaļu Import un uzspiežam uz plusiņa. Šeit spiežam Open un atrodam mūsu saglabāto Datasmith failu. Tālāk mēs parunāsim par to, kā mēs varam atdzīvināt mūsu vizualizāciju un padarīt to realistiskāku. Twinmotion mums piedāvā dažādus rīkus, kuri var mums palīdzēt to izdarīt. Un pirmā lieta, par ko es vēlētos pastāstīt, ir laikapstākļu, gadalaiku un laika pārvaldīšana Twinmotion. Tātad pārējam uz sadaļu Media un spiežam uz Properties. Šeit mēs atradīsim laiku, kur mēs spējam mainīt un veidot vizualizāciju dažādos dienas posmos. Šeit mēs varam arī mainīt laikapstākļus un gada laiku. Ir arī citas opcijas, tādas kā lokācija un saules atrašanās vieta. Tādas kā Skydom, kur mēs varam izveidot realistiskas debesis. Un arī opcijas Okeāns un horizonta līmenis. Nākamā lieta, par kuru ir vērts parunāt, ir tekstūras. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, jo dažbrīd, kad mēs importējam objektu, piemēram, no Arhicada vai Revita, tekstūras neizskatās realistiskas. Tāpēc Twinmotion mums piedāvā tādu opciju. Tātad mēs ieejam bibliotēkā sadaļā materiāli un, piemēram, izmainīsim mūsu tekstūru grīdai. Paņemam Wood. Es izvēlēšos šos brūnos terases dēļus un uzspiežot uz tiem, pārnesam uz to vietu, kur mēs gribam mainīt tekstūru. Un redzam, ka tekstūra ir izmainīta. Spiežam uz Properties, un šeit mēs varam mainīt tekstūrai gan krāsu, gan arī citas opcijas, piemēram, varam rotēt un mainīt izmērus. Pamēģināsim to pašu izdarīt ar stiklu. Spiežam Glass, un es vēlos paņemt spoguļu stiklu mūsu logiem. Daram to pašu, pārnesam tekstūru uz mūsu logiem un redzam, ka tekstūra ir izmainīta
un mājiņa izskatās pavisam savādāk. Tā kā Twinmotion galvenais mērķis ir dot iespēju cilvēkiem reāli uztvert mūsu objektu, Twinmotion bibliotēkā ir animēti objekti, kas mums palīdzēs to izdarīt, un šoreiz mēs apskatīsim dažus no tiem. Pārējiem uz mūsu bibliotēku sadaļā Characters. Šeit mēs atradīsim dažādus cilvēciņus, bet šoreiz mums ir nepieciešami Animated Humans. Redzam, ka šeit ir ļoti daudz dažādu cilvēciņu, kuri māk kustēties, bet šoreiz paņemsim Emily. Uzspiežam uz Emily un pārnesim viņu pie mūsu mājiņas. Redzam, ka cilvēciņš staigā, runā, un uzspiežot uz cilvēciņu, pārējam uz sadaļu Properties. Un redzam, ka mēs varam likt cilvēkam runāt, staigāt, sēdēt un pat dejot. Un arī ir piedāvāti dažādi veidi, kā cilvēciņš to var darīt. Twinmotion arī pastāv tāda iespēja, ka mēs varam kontrolēt vēju. Pāriesim atpakaļ bibliotēkā un iestādīsim koku. Piemēram, paņemsim šo. Uzklikšķinam uz kociņa un redzam, ka mēs varam mainīt koka vecumu. Arī varam mainīt gada laiku. Un tagad, apskatoties koku tuvāk, ir redzams, ka kustās lapas. Tas nozīmē, ka ir ieslēgta funkcija Wind. Ja mums ir nepieciešams bezvēja laiks, šo funkciju mēs varam vienkārši izslēgt, uzspiežot uz Wind. Šis mums arī palīdz uztvert mūsu vizualizāciju realistiskāk. Tālāk mēs iemācīsimies, kā mēs paši varētu animēt mūsu objektus. Un šoreiz mēs animēsim mūsu laivu. Uztaisīsim tā, lai tā varētu pati peldēt. Vispirms mums ir jāpāriet mūsu bibliotēkā sadaļā Tools, tad Animators. Šeit mēs redzam, ka Twinmotion dod mums iespēju divējādi animēt mūsu objektus. Šoreiz mums nevajag rotēt, tāpēc izvēlamies taisnlīnijas kustību. Tad izvēlamies Translator un uzspiežam uz mūsu laivas. Layeros atrodam kustības funkciju un izvēlamies to. Redzam, ka mūsu taisnlīnijas kustība ir uz augšu, bet mums ir nepieciešami pa kreisi, tāpēc izvēlamies rīku Rotate un pārvietojam paralēli horizontam. Nākamais, kas mums ir jāizdara, ir jākopīgo mūsu laiva ar kustības funkciju, kā grupu. To mēs varam izdarīt, uzspiežot uz Object Link un uzklikšķinam uz mūsu laivas. Un redzam, ka mūsu laivas sāk peldēt. Mēs varam mainīt distanci, varam mainīt ātrumu, veidu, kā tā peldēs, uz priekšu un atpakaļ, vai tikai uz priekšu, vai tikai vienu reizi, un tā tālāk. Tālāk parunāsim ar jums par darbu ar mēdījiem Twinmotion. Iesim sadaļā Media un redzam, ka mums ir iespējams uztaisīt fotogrāfijas, video, panorāmas un citus. Un pirmais, ar ko mēs sāksim, ir fotogrāfijas. Lai uztaisītu fotogrāfiju, viss ir ļoti vienkārši. Mums ir jāuzspiež uz plusiņu un mēs pievienojam jaunu fotogrāfiju. Lai mēs varētu to rediģēt, mēs pārējam sadaļā Properties un redzam, ka šeit ir visdažādākas opcijas, kā mēs varētu rediģēt mūsu fotogrāfijas. Tālāk pāriesim uz video. Ar video ir nedaudz interesantāk. Un šodien mēs ar jums izveidosim nelielu video, kurš mums parādīs, kā tas strādā. Tātad, tieši tā kā ar fotogrāfijām, mēs pievienojam jaunu video. Tātad mēs izvēlējamies vienu skata punktu, un mums tagad ir jāizvēlās otrs skata punkts. Piemēram, izvēlamies šo un spiežam uz plusiņu.
un skatāmies, kas mums sanāca. Redzam, ka mums kamera it kā lido apkārt mūsu mājiņai. Lai šo video daļiņu padarītu ātrāku, mums ir jāizmaina laiks. Tagad izvēlamies to skata punktu interjerā, kuru mēs vēlamies parādīt, un pievienojam jaunu video daļu. Tad izvēlamies otru skata punktu un uzspiežam plusiņu, lai to pievienotu video. Un redzam, ka kopā mums sanāca video, kas mums parāda gan mājas interjeru, gan eksterjeru. Lai eksportētu video un fotogrāfijas, mēs uzspiežam uz eksportu. Šeit mēs varam pievienot fotogrāfijas, kā arī video, un lejā uzspiežot uz Start Export, tās eksportēt. Svarīgi ir arī zināt, ka mēs varam dalīties ar saviem projektiem, neizmantojot funkciju eksportu. Bieži vien video prasa daudz laika, tāpēc pastāv tāda funkcija kā Twinmotion Cloud. Uzspiežam uz Cloud un mums sākās uploading process. Kad tas augšupielādējās mūsu kontā, caur brauzeri mēs ieejam Twinmotion. Un uzspiežot View, mēs vienkārši un ērti varam aplūkot to pašu vizualizāciju caur brauzeri. Padaloties ar linku, ar pasūtītāju, pasūtītājs varēs arī to redzēt. Šī funkcija atvieglo komunikāciju starp darba autoru un pasūtītāju. No visām Twinmotion priekšrocībām izceļas sekojošas. Iepriekš neredzēta reālaika vizualizācija kvalitāte. Twinmotion iezīmējas ar augstu reālaika vizualizācijas kvalitāti, ļaujot lietotājiem ātri un efektīvi radīt 3D vizualizācijas ar izcilu detalizāciju un fotorealistiskiem efektiem. No realistiskiem materiāliem un ēnām līdz gaismas atspulgam, Twinmotion nodrošina iespaidīgu vizuālu pieredzi, kas ir īpaši noderīga arhitektūras projektu prezentācijām un darbam ar klientiem. Integrācija, kas notiek nepamanāmi un ērti. Twinmotion veiksmīgi integrējas ar vairākām populārām 3D modeļu izstrādes platformām, piemēram, Autodesk Revit un SketchUp, ļaujot lietotājiem viegli importēt savus projektus. Šī integrācija notiek glūdi un nepamanāmi, nodrošinot lietotājiem ērtu darbu plūsmu un iespēju koncentrēties uz dizaina, nevis datu pārvietošanas starp dažādām programmām. Viegli iemācieties lietot. Twinmotion piedāvā lietotājiem draudzīgu vidi, kas padara programmas apguvi viegli pat tiem, kuriem nav plašas pieredzes 3D dizainā vai animācijā. Lietotāji var ātrāk apgūt pamatprincipus, izmantojot intuitīvu interfeisu un rīkus, kas ir lietotājiem draudzīgi pat sākotnējais apmācības posmos. Bagāta failu bibliotēka. Twinmotion piedāvā plašu failu bibliotēku ar iepriekš izveidotiem modeļiem, materiāliem, ainavu elementiem un tekstūrām. Šī bagātība bibliotēka ļauj lietotājiem ātri un vienkārši papildināt savus projektus ar daudzveidīgiem elementiem, ietaupot laiku un palielinot projektu estetisko bagātību. Mums neizdevās atrast informāciju par kādam lielam programmas problēmām vai kļūdām. Galvenokārt lietotāji sūdzējās par mazām programmas kļūdām un izslēgšanu sarežģītu projektu izstrādāšanas procesā, kas arī var būt vairāk saistīts ar lietotāju datoriem, nevis ar programmu.
Salīdzinot Twinmotion ar konkurentu programmu Lumion, mēs sastādījām šādu tabulu, kur apkopojam galvenos faktus par abām programmām un to atšķirībām. Lumions nav modelēšanas programma, kā arī nav elastīgs, bet Twinmotion piedāvā sinhronizāciju ar tādām programmām kā Rhino, Archicad un Revit. Lumions piedāvā plašu iestātījumu spektru pirms tu uzsāc darbu ar projektu, bet Twinmotion piedāvā plašu iestātījumu spektru strādājot ar projektu. Lumions prasa augstas veiktspējas datoru, bet strādāt ar Twinmotion var arī uz vidējas veiktspējas datoru. Lumions ir pieejams tikai uz Windows operatājas sistēmas, bet Twinmotion gan uz Windows, gan uz ejamāku operatājas sistēmām. Lumiona Pro versija ir pieejama par 1500 eiro gadā, kad Twinmotion pieejams par 860 eiro gadā. Un pēdējais, abas programmas ir labas priekš jauniem lietotājiem. Twinmotion Support Community vai Twinmotion atbalsta biedrība ir lieliska vieta, kur var dabūt palīdzību, kas ir vajadzīga ar Twinmotion. Var pārlūkot ierakstus Twinmotion Knowledge Base, Twinmotion zināšanu bāzē, dalīties ar zināšanām un sākt diskusijas ar citiem Twinmotion lietotājiem, ziņot par programmas kļūdām un dabūt palīdzību no uzticīgajiem Twinmotion support dalībniekiem, kā arī dabūt informāciju par citiem pieejamiem Twinmotion resursiem. Lai piedalītos Twinmotion Support Community, vajag iegūt Twinmotion licenci. Community Edition, Education Edition vai Commercial Edition un ieiet sava Epic Games kontā. Nobeigumā var secināt, ka Twinmotion ir spēcīgs un pieejams rīks arhitektūras, vizualizācijas un projektēšanas jomā. Pateicoties reālaika renderēšanas iespējām, lietotājiem draudzīgam interfeisam un nemanamai integrēšanai ar dažādām projektēšanas programmatūrām, tas ir kļuvis par vērtīgu paliklīdzekļi arhitektiem, pilsētplānotājiem un būvniecības nozares profesionāļiem. Twinmotion spēja atdzīvināt 3D arhitektūras projektus interaktīvā un saistoša veidā, sniedz ievērojamas priekšrocības dizaina izstrādes, klientu prezentāciju un projektu pārskatīšanas procesos. Programmatūras attīstībā kopā ar Epic Games atbalstu ļauj Twinmotion kļūt par daudzsološu risinājumu arhitektūras un būvniecības nozares nepārtraukti augošajām vajadzībām. Tas spēja efektīvi pārvērst idejas aizraujošas vizualizācijās, var realizēt projektu izstrādi, uzlabot komunikāciju un veicināt radošus meklējumus projektēšanas procesā. Tehnoloģijām turpinot attīstīties un pieaugot pieprasījumam pēc dinamiskākām un interaktīvākām arhitektūras reprezentācijām, Twinmotion joprojām ir šīs digitālais transformācijas priekšgalā, piedāvājot intuitīvu platformu, kas ļauj pārvarēt plaisu starp iztēli un realizāciju. Tas ietekme uz nozari ir nenoliedzama, un tas turpmākas ieguldījums tik gaidīts ar nepacietību. Ja jūs vēlēties izmēģināt Twinmotion, mēs izveidojam uzdevumu, kas dod iespēju apskatīt Twinmotion no dažādiem leņķiem un dabūt sapratni par strādāšanu tajā. Pievienojam uzdevuma tekstu zem video. Paldies par uzmanību!